Labs vakars 8. pirmā bloka nodarbībā. 8. nodarbība arī beidzamā pirms praktiskā darba un pirms rituāla. Šodien astroloģiskajā, maģiskajā nodarbībā jūs uzzināsiet ne tikai praktisko darbu, bet kad es neesmu vienīgais šī projekta vadītājs. Praktisko darbu jums pateiks Burve, kas kopā ar mani vada jums šo projektu, bet pagaidām atradusies aiz scēnas Elza. Tātad, no sākuma pirms praktiskais darbs iet, kāpēc jums bija jāiemācās viss tas, jāizlasa, jāpārskata, kas jums tika nosūtīts. Tarot tabulas, tur visās varavīksnes krāsās ar visādām līnijām. Tarot kārtis, visādas spēles. Pat kabalā ieskatījāmies numeroloģijā, amuletos. Un pats galvenais šo te taroloģijas tēmu mēs paņēmām ļoti nopietni. Tāpēc, kad praktiskais darbs, viņš ar to būs saistīts ar spēli, ar savu vietu spēlē. Tabulas tāpēc, kad jums bija jāatrod, vismaz jāiemācās atrast savas koordinātas, tur signifikātori, pēc kā var katrs sevi skatīties, kādā vilnī esam dzimuši, kas ir mūsu būtība, pirmā atslēga, kas ir mūsu ķermenis, 4., kas ir mūsu motivators, 13., kas esam mēs paši, mūsu dzimšanas diena, kāds no 72 ģēnijiem ir pārvaldnieks mūsu, kāda dvēseles mājiņa veidojusi mūsu dvēseles raksturu. Un viss tas tur ir redzams. Otkārt jums iespēja iepazīties bija ar to, kā skatīties sevi, kā sevi izvērtēt, sevi un jebkuru cilvēku. Jūs jau sapratāt, ka cilvēka diapazons ir 13 vienības. Tā nav viena diena, kurā es esmu dzimis. Mēs esam daudzdimensionālas būtnes no 13 vienībām. Un mums katram ir sava liktenes matrica, kas no 73 vienībām sastāv, kur augstāķi spēki par mums kurē mūsu ceļus, veido mums tikšanās, izaicinājumus, pārbaudījumus, eksāmenus. Dažreiz, ja mēs labi šo te ceļu ejam, mācoties, tad uz šī ceļa viņi dažreiz arī mums pasniedz balvas. Tātad, Kārtis mums bija jāzina tāpēc, kad tā varētu teikt ir dzīves likumu grāmata. Priekš praktiskā maga taro kārtis, ziniet, taro kārtis ir kā kompass priekš jūrnieka, lai neapmaldītos jūrā. Lai, kad apjūk, ir pie kā pieturēties, pārbaudīt, kas notiek. Ja gadījumā tu nezini, vai tu esi šeit un tagad, vai kaut kur nomaldījies savās jūtās, domās, tu paņem izvelc vienu kārti, un viņi tev pateiks, kur tu atrodies. Šeit un tagad, vai nomaldījies jūtās, domās, vai cīņā. Tātad. Un vēl tāpēc, kad priekš katra no mums praktiskā maģija ir nostāšanās uz dzīves spēles laukuma. Uz dzīves spēles laukuma nav nenozīmīgu notikumu. Katram sīkumam ir nozīme, un pati dzīve ir maģija. Uz dzīves spēles laukuma nav kā sanāks. Un, lai saprastu, kādi noteikumi uz dzīves spēles laukuma darbojas, kādi noteikumi garantē veiksmi, vienlaicīgi ar harmonisku sirdsapziņu, ir jāzina šī te dzīves likumu grāmata ar 78 lapām. Ar 78 lapām dzīves likumu grāmata arī
jums ir atvērta. Un pirms mēs sākam visas lietas, ko mēs esam jau apguvuši, pielietot praktiski, būs iniciācijas rituāls tiem, kas var ierasties, tiem, kas atrodas ārzemēs, iniciācijas rituāls caur Zoomu notiks, varētu teikt, pieslēgšanās laiktelpas matricē. Bet, lai sagatavotos iniciācijas rituālam, jums visiem praktiskais darbs, par kuru tūlīt jums pastāstīs. Jā, tā tad pirmā bloka ietveros mēs apskatījām struktūru, kādā tad balstās šī te pasaule. Un tieši kārtīs sanāk tā struktūra vizualizējas caur cilvēku tēliem. Pirms mēs izkāpjam spēles laukumā un pirms mēs apzināti varam spēt dzīvot šo te dzīves spēli, mums ir jāapzinās, kas tad īsti mēs esam. Līdz ar to viens no tādiem jautājumiem, ko es uzdošu un kuru jums būtu vēlams pašiem sev atbildēt, ir, kas tad īsti es esmu? Kas es esmu? Un šis jautājums sevī ietver tādu diezgan plašu spektru. Protams, to ir iespējams skatīt daudz un dažādos līmeņos, bet tas aicinājums ir sazemēt to galveno esenci, kas nu kuram katram mums ir tā īpašā, sazemēt viņu tādā tīri savā ziņā zemiskā pielietojumā. Jā, jo lieta tāda, ka zemiskā tas bija labi. Jā, tātad ar to ir domāts, ka mēs nevien apzināmies to savu esenciju un enerģiju, kurā tad mēs dzīvojam, bet mēs apzināti nosaucam rīkus, ar kuriem tad tā enerģija tālāk izpaužas pasaulē. Un praktiskajā uzdevumā ir domāt šo te sapratni vizualizēt matērijā. Un šeit ir piemērs, kā par bāzi ir paņemts zars. Un pie tā zara ir piestiprināti daudz un dažādi elementi, kas to zaru padara unikālu. Tad jūsu uzdevums ir nevis obligāti paņemt zaru un pie viņa visu kaut ko siet klāt. Jūsu uzdevums ir apzināties to materiālu, kur tad jūs vēlaties izmantot un paņemt kā tādu bāzes karkasu. Tas var būt metāls, tas var būt māls, tas var būt arī dieksus, kur ir savērtas pērlītes. Un tad šī te katra pērlīte, viņa apzīmēs kādu no jūsu detaļām, kāda no jūsu stiprajām pusēm. Un tas uzdevums ir doties tādā apzinātā pastaigā, pa pilsētu, pa parku, un atrast šos te galvenos elementus, kas tad reprezentē jūsu šķautni. Un tā daudzšķautnība, viņa ietverās tādā vienā veselumā. Un brīdī, kad mēs to vizualizējam, savā ziņā mēs ieraugam to mūsu pašu krāsainību. Jā, tālāk tad šis kalpos kā tāds atgādinājums par to, kas tad mēs katrs esam. Un nokļūstot rituālā, mēs šo rīku
izmantosim praktiski, lai tālāk tad iezemētu un apzināti izietu spēles laukumā, kurā mēs katrs spēlējam savu lomu. Jā. Jā, un kurā tās lomas, es domāju, var mainīties, tāpēc, ka šo te totēmu, ja cilvēks taisa, viņam ir bāze un viņa personība mainās, viņš ar kaut ko pievienot vēl klāt, viņš sevi apzinās, jā, kaut ko pievienot klāt. Tas ir totēms, kas tāpat kā jūs atradīsies pārmaiņu procesā. Nejaukt ar tādu totēmu, kur jūs paņemat vienkārši akmeni līdz nesājat, metamos kauliņus vai kaut ko kabatā ieliekamu, kur vienkārši, lai sazemētos kaut kādā situācijā, iegūtu kontaktu, iet runa par totēmu, kas izsaka jūsu personību, jūs dotajā momentā, šeit un tagad. Kas jūs esat? Jā. Un tas ir pirmais solis, ko mēs spērsim šajā ceļojumā. Nākošais jau būs saprast, izlemt, kas tad ir tas nodoms, ar ko es dzīvē izeju. Tā kā tas jums būs vēl viens mājas uzdevums pašiem sev. Jā, tas ir arī ļoti būtiski, tāpēc, kad no visa, ko mēs apgūstam, katram var būt kaut kāda nianse, kaut kāda niša, kas uzrunā, kas ir ļoti, ļoti tuva un saprotama. Man daudzi studenti no kursiem, viņi neizmanto pilnībā visu kalendāra kaleidoskopu. Ir cilvēki, kuri ļoti veiksmīgi izmanto kādu no laika līnijām, tāpēc, ka tieši tā rezonē viņu dzīvē. Un šeit ir tieši par to arī stāsts, saprast, kas rezonē jūsu dzīvē. Ne katram obligāti vajag izvēlēties par rezonatoru taro kartes, bet pat cik tas ir viens no maniem mīļākajām spēlēm un mīļākajiem instrumentiem. Es saku, pat ja cilvēks vispār viņam neinteresē taro kartes, viņu ir tik daudz, ka viņš jebkurā gadījumā atradīs kādas, kas viņam iepatiksies. Tas neizbēgami. Vēl kaut kas. Un savā ziņā tas, ko mēs šeit dzīvē spēlējam, ir mandala, kurā mēs katrs tad apzināmies to savu vietu kopējā aplī un izspēlējot to savu stipro punktu, stipro elementu, tad mēs kopā arī veidojam to veselumu. Jā. Tas laikam viss, apskatīsimies, kas vispār sanāca, kā cilvēki uztver. Kaut ko jau aiznesām, trīs zīšļi, kaut ko esam aiznesuši. Tagad mēs tikai gaidīsim, ko jūs mums atnesīsiet uz rituālu. Atā. Paldies.